Sāra biezu miglu lēnam soļa milzīgs ciklops. Viņa vienīga as drūmi pēta apkārtnī. Zem viņa smagajiem soļiem brakšķ zari. Pēkšņi no kokiem iziet cilvēks, jauns mednieks ar luku. Viņš sasteidzīgi skaties uz ciklopu. Ciklops spēr soļus priekšu, bet mednieks panika, nomet bultu, māku un metas bēgt. Atkal nobija smagi izvilpoja ciklopu. Šauras iela laternas mirgo tumša, ciklopu uzmanīgi soļ starp mājām, bet viņam milzīgas kājas liek ielas trebināties. Garumgājieni ar kliedzieniem nozud aizver durvis. Ciklops apstājās pie nelielas mājas logas spīd gaisma. Ciklops skatās iekšā, pie galda deg sveces, aiz tās sēž meitene un kaut ko zīmē savas burtnīcā. Viņa pacelt galvu un sastop ciklopa skaitienu. Meitene atver durvis un iznāk ārā. Tu esi īsts? Viņa jautāja. Ciklops lēnām pamāja ar galvu. Tu esi izsūcis. Viņš neatbildēja, bet meitene iegāja mājā un atgriezies ar āboli. Ciklops to kārti paņem starp pirkstiem, it kā tās būtu redz dārgakmens. Viņš apsēžas blakus mājai, atspiedzies pret sienu. Pilsēta jau sen iegrūmījusi miera, bet meitene vēl kādu laiku sēž blakus, stāstot par zvaigznēm, piedzīvojumiem un sapņiem. Noguļot ciklops aizvērt aci un aizmigā. Viņš balsīs klausīties. Un rīta, kad pilsēta mosta vieta, kur viņš sēda, palika tikai milzīga pēdas.